Sveiks! Droši vien Valentīna diena tevi gluži tāpat kā entos tūkstošus cilvēkus satrauc par to, ko dāvināt tādā dienā. Valentīna diena ir tāda romantiska diena, un tev nav ne jausmas. Ko tai sievietei īsti vajag? Es esmu Kristīna Dakstiņa, un tu esi manā kanālā. Pirmkārt, sāksim, kad ir jāsaprot, kāds ir mūsu budžets, un cik lielā mērā šis cilvēks mums ir tuvs vai nav. Pirmā lieta – budžets. Tas ir vienmēr jāsaprot, cik mēs esam gatavi ieguldīties šajā cilvēkā. Ja tu viņu pirmo reizi redzi un tu īsti nevēlies baigi iztērēties, viss kārtībā, tev ir visas tiesības. Tev nav jāpierāda, ka tu vari kaut ko vairāk. Tad tie ir ziedi. Nedāvini neko ekscentrisku. Tam nav jābūt nekādam wow vakara naglē. Tam ir jābūt kaut kam siltam, patīkamam, romantiskam. Romantisks būs viss ap un par gaišajiem toņiem. Nedāvini tās zilās mārtiņrozes. Tas varētu būt pārāk kliedzoši un nedāvini vienu ziedu, vienu kātu. Tas ir tā kā rīkste. Viņam ar to rīksti tev var arī kaut kā iezvelt. Nākošais jautājums, kurā brīdī ziedus vislabākais dāvināt, ja mēs esam satikušies pie restorāna. Tad tiekamies pie restorāna un tur arī uzreiz dāvinam ziedus. Ja mēs tiekamies pie viņas kaut kādā nosauktajā teritorijā, piemēram, tu satiec viņu pie mājas un jūs braucat kopā ar tavu mašīnu, tad nolikt ziedus aizmugurējos sēdeklī, un tad, kad jūs kāpsiet ārā uz restorānu, doties vai jau kur citur, tu aizej apkārt uz viņas pusi, atver aizmugurējās durvis viņas pusē, izņem ziedus un aiztais tās durvis ciet un atver viņai durvis. Un kāpjot viņai laukā, pasniedz viņai šos ziedus. Tas būs ļoti skaists žests, ļoti galants žests. Ja dāma ir minējusi, ka viņai nepatīk grieztie ziedi, tāds retums ir izrādās, tad uzdāvini pušķi no konfektēm. Galvenais tās žests. Tam ir jābūt. Pirmais randiņš kaut kā vai kā randiņš ar dāmu bez ziediem ir kā, es nezinu, nav nekorekti. Dāvinam ziedus dāmām, lai ko viņas varbūt arī reizēm saka, patīk viņām vai nepatīk. Vienkārši apziniet, ka ziediem jābūt svaigiem, patīkam smaržojošiem. Kaut ko pavisam bezmaksas gribi? Spā diena mājās. Vanna, masāža, varbūt brokastis pat gultā. Tas būtu vispār izcili. Vai pikniks turpat mājās uz grīdas, kādu glaunu sedziņu uzklāj uz grīdas un sarūpē tādu kā pikniku. Pavasari gaidot. Tas arī ir romantiski. Ja jums ir jau vairāk lielākas attiecības jau izveidojušās un tu jau zini viņas aprises, tu vari viņai uzdāvināt zīda pidžamu, zīda veļu, kaut ko no zīda. Tas dāmām vienmēr patiks, un tas ir patīkam gan pieskarties pašai, gan arī tev. Aizved dāmu uz restorānu, kurā tu pat neesi bijis. Norezervē gan laiciņu iepriekš galdiņu, jo mēdz būt tādi restorāni, kuros norezervē ļoti operatīvi visu. Pārliecinies, ka galdiņš ir 2 personām attiecīgajā laikā, un jūs attiecīgi ierodaties tajā laikā. Un kas ir būtiskais šajā visā, nav obligāti pēc restorāna uzreiz doties pa mājām. Jūs varat paturpināt šo randiņu, aizdodoties uz kādu citu iestādi, kur jūs izbaudītu, piemēram, kūciņu. Jā, sadaliet savus vakariņas vai svētku pusdienas 2 daļās. Sākumā papusdienojiet vai pavakariņojiet un aizdodieties kaut kur pabaudīt kādu gardu kūku vai šampanieti. Man personīgi ļoti patīk tā doma, kad ir tāds atsevišķs iestādes, kur ir iespējams nobaudīt īstu šampanieti, un tur ir liels klāsts. Tu atradīsi vietnēs tādas vietas. Ja jums ir plānots iemalkot kādu alkoholisko dzērienu, viennozīmīgi plāno, ka tu nebūsi ar mašīnu. Tu nevari pie stūras. Ja tu vēlies, lai dāmu tā kā aizvest un izbaudīt šampanieti, tad būs kaut kā neveikla situācija, kad viņa bauda un tu atsakies. Labāk tad ieplāno visu vakaru no un līdz, lai abām personām ir ērti. Kāda ir vēl viena lieta, ko var uzdāvināt Valentīna dienā? Bez vakariņām, bez ziediem un bez spa? Gardumi, jā. Viņas mīļākos gardumus, viņas mīļākos našķus, bet varbūt kādu īpašu ceļojumu uz kādu gardumu veikalu. Mums taču Rīgā viņu ir daudz, un gan jau kādā arī citā pilsētā atradīsies kāds veikals, kurā ir pilns ar gardumiem, kurā var sapirkties buntīti gardumu un pasniegt to. Nākošais līmenis, ko ir vērts izsvērt, ir kleita.
kleitas dāmām kungi var dāvināt, ja viņš zina izmēru, un ja nezina izmēru, viņi vienmēr var nomainīt. Taču es neiesaku dāvināt kleitu, kas ir nekvalitatīva. Uzreiz pārdomāt par to, vai viņa būs labi kalpojama, vai viņai piestāvēs pēc formām. Ir lieliski ar viņas bildi aiziet pie speciālists, kas veikalā tur atrodas cilvēks, kurš ieteiks viņas siluetam piemērotāko apģērbu gabalu. Vai arī pulksteni. Pulksteņi gan jau skaitās jau tāds brenda, luksus segments, kurā var ieskatīties sākot no 100 eiro līdz pat pāris tūkstošiem. Lieliski zināt viņas gaumas. Ja viņa nesā zeltu, tad labākais zeltu. Ja viņa nesā sudraba vai balto zeltu, kaut ko no tāda gala, ja tad izvērtēt. Viedie pulksteņi var būt arī viedie pulksteņi. Ja viņai viņa nav, bet viņa ir sportiska un viņa kādreiz izteikusies, ka viņa labprāt tādu sev dāvanā gribētu, tad kāpēc nē? Jā, un droši vien jau galvenā lieta ieklausies, ko viņa vispār to saka. Varbūt viņa jau ir minējusi, ka viņa ko tādu gribētu. Izcila dāvana un diezgan nobružāta un diezgan tipiska ir rotas. Rotu klāsts ir liels, tur var izvēlēties no un līdz. Tu vari ieiet jebkurā veikalā, kas ir tirzniecības veikalos, bet tu arī vari paskatīties jau tādu zīmolu segmentu, kurā jau ir nedaudz specifiskāka. Skaties viņas gaumas, skaties, ko viņa parasti nesā. Vai tas ir kaut kas smalks, vai tas ir kaut kas, lūk, es pateicu, man ir tāda rota. Tātad tev ir jāsako viņas modē arī nedaudz un jāskatās, kas ir tagad stilīgi. Nevis tas, kas tev ļoti patīk. Protams, to arī var ņemt vērā, bet izvērtē. Pārfīms. Nedāvini varbūt toaletes ūdeni. Tur jau nosaukumā šķiet, tas ir tāds atsvaidzinātājs. Dāvini viņai parfīmu. Smaržas, kas noturēsies uz ādas ilgāk, pat drēbes ievilksies ar to aromātu, un tad, kad viņas izmazgās, tas aromāts nepazudīs. Lūk, tā ir kvalitāte. Lūk, tas jau būs tāds labs rādītājs, ka tu piedomā pie tā, kā viņa sevi prezentē. Un akurāti ar aromātiem. Tev arī jāizprot apmēram, vai viņai patīk citrus augļi, vai ziedu aromāti, vai tādi nopietnāki, smagāki aromāti. Romantiskām dāmām viennozīmīgi vienmēr būs kaut kas vieglāks, puķaināks. Jaunākām meitenēm patīk citrusīgāki, bet tas ir arī gaumas jautājums. Paskaties viņas plauktiņā, kas par smaržām, paosti, apmēram saproti, vai arī vienkārši nofotografē pakluso tā smaržas, un kad būsi parfīmu veiklā, parādi, kādas viņas smaržas izmanto, un tad pārdevējs apmēram sapratīs, kādas notis ir tajā, lai varētu ieteikt tev korektākās smaržas viņai uzdāvināt. Un, protams, viena no interesantākajām dāvanām, ko es pati personīgi esmu saņēmusi, un es domāju, ka tas ir grandioz lielisks variants, kad tu jau zini, ka sievietē viss ir rotu pārnēsājumā grāmatiņa, jeb somiņa. Viņā var pārvietot, kad dāma brauc ceļojumos. Viņa ir mazāka izmērā, viņa aiztaisās, viņā var ielikt grēdzenus, rotas dažādas, auskarus, kaklarotas, rokas sprādzes. Šī būs liederīga dāvana. Es ceru, ka es tev noderēju ar šiem padomiem. Ja tev gadījumā radās kāda vēl ideja, ko var uzdāvināt dāmai, viennozīmīgi raksti komentārā. Tas būs noderīgs ne tikai man nākošajiem saturiem, bet arī skatās šo video. Tā kad padalies arī ar saviem draugiem, ar saviem paziņām, kam varētu būt noderīga šī ziņa. Čau!